stiprai sievai, kāda jūs neapšaubāmi esat, vēl vajag ļoti, ļoti daudz spēka. Jā. Tik ļoti jūs mums esat nepieciešama. Paldies! Vau! Paldies! Šodien, kad mēs tiekamies ar Māru, kura bija ne tikai dziesmu svētku 90. gadā lielā sirds un dvēsele kopā ar Pēteru Petersonu. Tas bija laiks, kad ar skandiniekiem kopā un visu novadu etnogrāfiskiem ansambļiem mēs sapratām, ka ir vajadzīga tautas gara cildināšana. Jo citādāk pēc tā padomu laika parauga ir grūti dzīvot. Man gribas šodien teikt paldies visiem tiem, kas atbalstīja šo dziesmu svētku kustību un arī folkloras kustību. Un tas bija gan jūsu pulkā kultūras nodaļa vadītāji, tas bija Ilmārs Puteklis kultūras ministrijā, kurš nostājās pretī Kalfužam. Tas bija Visvalds Lācis, kurš atļāva mums rīkot pirmo Baltiku. Viņš bija kultūras pārvaldes priekšnieks kultūras ministrijā. Bet tā kā tās raganas viss ir dzīves, tad man ir liels prieks arī jūs visus sveikt, bet Mārai... Raganas mūžam dzīves. Jā. Paldies! Paldies, burvīgi! Un es vēl pieminēšu arī Anatoliju Gorbunovu, kurš bija rīcības komitejas priekšsēdētājs Baltikā, un arī tāpat kā dziesmu svētkos mums bija laba sadarbība. Un arī nu pat aizsaulē aizgājušais Jānis Peters, kurš bija tas cilvēks, kurš sākot ar Krišjāna Barona jubilejas gadu, 1985. gadu, arī visur iesaistīja folkloras kopas, un mēs bijām kopā visu to apmodas laiku. Arī folkloras kustība bija tieši tāda pati kā tautas fronte, jo mēs strādājām kopā. Tad bija ļoti liels prieks, ka mēs Tautas mākslas centrs varējām būt daļiņa no šīs kustības. Bet Baltika sākās arī ar novadu svētkiem. Un man ir liels prieks satikt šodien Annu, tā vienmēr, kura bija par asistenti. Ar to folkloras kustību man jau bija sakars jau ilgi vēl pirms tā 88. gada 22. jūnija. Sākās ar to, kad atkal Petersons iestudēja Pilnvaras istabiņu. Un viņš teica, ka viņam tur ir vajadzīga viena persona, kas spēlēs spēlmani. Un es viņam teicu, un tur tā mitoloģiskā Māra tur darbojās tajā lugā un tā. Un es teicu, ka es zinu, tūlīt, bet tev jums, mēs nebijām tu, bet jums, Petersona, ir jānoklausās tas viņu, mūsu koncertu lekciju par Māru. Jo mēs braukājām ar Iļģiem, vecajiem Iļģiem, apkārt pa visu Latviju un stāstījām par mitoloģiju, tā skaitā arī tās Māras dziesmas tur tika dziedāts. Un man bija ļoti mīļas, labas attiecības līdz šim brīdim ar Ilgu Reiznieci. Un es aizvedu Ilgu tur uz to jaunatnes tolaik teātri. Un Petersons negribēja neko dzirdēt, es negribu neko dzirdēt, ne par kādas lekcijas, nekādas dziesmas, neko negribu dzirdēt. Viņam pilnīgi pietika ar to lugu, bet es viņu tomēr pielauzu. Un viņš noklausījās to lekciju, kurā ļoti liela loma bija tieši Ilgai Reizniecei, un viņš paņēma viņu uz bezvārda lomu, lugā Pilnvaras istabiņu, ko uzved 93. vai 4. gadā. Un Ilga nospēlēja visas tās, cik tur, es nezinu, 100, daudz, to laik bija, izrāžu.
Un tā es ļoti tuvu sapazinos gan ar Helmi, gan ar visiem tiem ansambļiem. Un tad vēl Rakstnieku savienība. Tad, kad bija tādi vizīteri, ja jūs atceraties, ja? Viņus taču izslēdz no konservatorijas. Arī par galīgi nepareizu pieeju vispār, tā teikt, kultūrai, ja? Un vispār tajā laikā tie ansambļi, folkloras ansambļi, visi tika tādi mazliet kā ienaidnieki uztvērti, ja? Tur nacionālismu perēkļi un vispār aizdomīgas, visas tās kustības un tādā garā. Un tad Rakstnieku savienība uzaicināja, tā kā paņēma savā paspārnē, noformēja dokumentā, ka viņi ir Rakstnieku savienības ansamblis, tie vizītēji, ja? Tās kāda drošs cilvēks, kurš to uzņēmās. Tas bija Gunārs Priede. Jā. Tas bija Gunārs Priede, viņš tolaik bija tas valdes priekšsēdētājs. Un tad vēl ir burtiski pāris vārdus arī pateikt par ārkārtīgo pacelātību, kas valdīja mums tajā folkloras, pirmajā folkloras festivālā. Tagad jau viņu ir jau cik daudz? Lūdzu. Nu, re. Latvijā. Jā, bet tolaik tas bija Latvijā pirmais. Tur ir Lijānai ļoti liela nopelna, un kā jūs tur tikāt iekšā tajā organizācijā, kā viņas Silpā. Cilpā, tur ir. Jā. Starptautiskā organizācijā. Atceros to, kā atbrauc arī pārstāve no Somijas. Viņa bija ģenerāldirektora, laikam, tur tam valdē, jā. Viņai, protams, mēs gribējām, lai viņa saka uzrunu, jo mēs iestājāmies tomēr starptautiskā tādā folkloras ķēdē un kustībā. Viņai neļāva runāt. Kurš bija tas nabadzīgs, kuram man vajadzēja pateikt, ka jūs nedrīkstat runāt? Beigās viņi taču runāja. Kaut kur viņi runāja. Finālā Trakajā, kur lietas gā. Ogrē, jā. Bet sākumā nē. Jā, ārprāts. Bet es pie tā vēl tikšu. Es tikai dažas lietas gribu pateikt, kas man atmiņā no tā laika. Labi, ka es esmu rakstījusi kādreiz kaut ko, šitā grāmata man daudz ko palīdz atcerēties. Pirms festivāla, dažas dienas pirms festivāla, mēs ar toreiz Dēls teātra režisoru Kārlu Auškampu bijām Latvijas CK uzaicināti, jo mums bija uzticēts taisīt koncertu. Tur toreiz bija tāds liels celums, bija nozāģēts viens koks, un tur bija labs skats, ka neviens fotogrāfs negadījās. Tur sēdēja raudoša, šņukstoša Māra Zālīte un sidzāles dzerošs Kārlis Auškamps, kurš man arī lika roku, un mēs tam divi, tā teikt, mēs sērojām par mūsu noraidīto scenāriju. Mēs bijām iecerējuši, Krišjāna Barona 150 gadi, vai? Tas taču bija to laik, ja? Un tas mans scenārijs, un ko mēs arī ar Kārli jau bijām tur visu izrunājuši, un mums likās, ka tā ir ļoti jauka ideja. Un scenārija nosaukums bija Bārenītes slavināšana. Un tad, bet tur nebija nekāds bāriņu dziesmas vai kas, bet Melngailis, un mēs uzdrošinājāmies uzlikt tādu nosaukumu. Un tad mums pateica, ko jūs domājat? Ka mēs tā esam idioti centrāla komitejā. Jā, mums jau pietiek tikai nosaukumu vien, ko jūs esat uzlikuši. Ja? Vārdu sakot, šis scenārijs netiek pieņemts. Un tādu mēs sagrauti vilkām. Jā, un tad vēl mums tur, kāpēc jūs nevarat rakstīt tur?
draudzīgas dziesmas par kaimiņu tautām, par brālīgām mūsu tautām. Kāpēc jūs tur neietverat mūsu, es nezinu, tur darbam, slavam, tādā, ja? Nu, mēs neko. Vārds sakot, tas bija tāds tā kā prologs. Bet tomēr, daraugoties uz to, man uzaicināja arī uz folkloras festivālu. Mēs tur bijām toreiz tāda komanda, Petersons, Blumbergs un es. Man bija liels gods tajā kompānijā būt, ja es tomēr biju samērā jauna. Un es dievināju Blumbergu un arī Petersonu savā ziņā. Nu jā, un tikai gribētu divas lietas pastāstīt. Nu jā, un tur mums bija milzīga pretestība no kultūras ministrijas, ko realizēja Gunārs, viņš sauc Pelēkais, ja? Pelēkais kardināls, kā mēs viņu pēc tam iesaucām, ja? Un viņš uz visu, uz atklāšanas koncertu, kam bija jānotiek sportā pilī, jā. Un tur bija Blumbergs izdomājis to scenogrāfiju, un pašā vidū bija jākarājas milzīgam puzurim, tādam latviskam, ja? Uz to pateica Pelēkais, ka nekāda puzuri jums tur nebūs, tāpēc, ka tas nav vienkārši fiziski iespējams. Petersons ar Blumbergu teica, nu, mēs noskaidrosim. Un viņi noskaidroja, ka tas ir fiziski iespējams. Un viņiem ir meistari, kas to var izdarīt, bez kultūras ministrijas palīdzības. Un tas arī notika. Puzuris karājās. Tad otrs bija tā, kur jūs tur tagad tur stāvēsiet, no kurienes runāsiet. Jūs ziniet, ka tur nav iespējams apskaņot. Tā kā jums tur ir iecerēta milzīgi tur padarīšana, ja? Tur nav iespējams apskaņot. Nu, mēs atradīsim cilvēks, kas apskaņos. Mēs paši atradām gan tos, kas tur piekāra neiespējamo to puzuri, un tāpat arī bija mums puiši, kas teica, mēs to varam izdarīt. Jo tā bija kopīga lieta. Tad sākās tie ideiskie pretargumenti. Tad, kad tie fiziskie bija beigušies, tad Pelēkais publiskā sēdē paziņoja, ka viņiem ir savi eksperti un tur bija starp tiem ekspertiem kaut kāda cīņa. Un tad beigās viņš teica, ka viņš jūt, ka viņš nevar vinēt. Bija toreiz kultūras ministrs Barkāns. Tādu jūs atceraties? Jā. Un ziniet, ko Barkāns pateica? Viņš teica, ka vispār jūs te neviens nav aicinājis. Es saku, kā nē, mums ir līgumi, Nē, tā kā jūs tur esat iecerējuši, tas mums nav vajadzīgs, jūs te neviens nav aicinājis, un labāk būtu, ja jūs atteiktos no savu tā pienākumu. Nu, tas bija cilvēciski ļoti pazemojoši, bet mēs teicām, ka mēs neatkāpsimies. Nu, un tad bija divas tādas ļoti mīļas lietas. Man te ir arī dažas skaistas fotogrāfijas, kur mēs ar Imanu Ziedu un burtiski mēs ejam pa Rīgu un mēs neticam, kas notiek. Abi divi skatāmies visapkārt, kas notiek. Tas jau bija pēc atklāšana. Un visa Rīgā ir pilna ar latviešiem. Un man blakus bija, nesen jau bija Lāčplēsis arī vēl ar lielu dindoņu izskanējis. Un mēs bijām kopā arī Zigmārs bija turpatās, un viņš arī vairāk no tā savienojuma tad uztrauka, un viņš izvilka cigareti un gribēja
un taisies uzpīpēt. Viņš ievilka vienu dūmu, paskatījās apkārt, nomet viņu zemē un teica, kaut kā neiet kopā ar folkloru. Tas jau nebija tik vienkārši. Nebija. Jau mēģinājumu laikā bija kaut kur tā čukstēja, ka var būt, bet varbūt arī ne, pat mēs to nezinājām, rīkotāji, ka būs karogi. Jā. Nu, un tad jau tuvojās tas pasākums, tad čekisti tur skraidīja pelēkos uzvalciņos, šurp un turp, un mēs sēdējām tādā, zālē, var teikt, ja? Uz krāšliem, un virs mums tikai bija tās tribīnas. Un, jāpiezīmē, ka tad, kad sāk, tur daudz cilvēki piecēlās un izgāja ārā pa durvīm, tajā brīdī, pa kur es stāstīšu. Vārdu sakot, bet pirms tam man pienāca klāt tieši man. Es nezinu, vai Petersonam arī, bet diez vai, jo es nezinu, kāpēc viņš mani bija. Scenārija autors, un es tur grozos, visiem runāju un tā. Viņš man pienāk klāt. Un teica, klīst baumas, ka te notiks kaut kas ļoti slikts. Te kaut kādas karogas taisās kāds nest. Un viņš man saka, gādājiet, vai te nekādu karogu nebūtu. Jēziņ, es biju tik pārsteigta, ka es vienkārši pateicu, gādājiet pats. Tas ir jūsu darbs. Ne mans. Ja? Tad tālāk, ko jūs jau zināt, kā skandinieki nesa tas karogs apsīts, kā tā viņiem bija pašiem, tas viņu karogs, ja? Un tā, kad viņi iegāja iekšā, viņi vienkārši tajā pašā kātā uzlika valsts karogu, un tad bija tās tur jau bija 3 karogi, ja? Leiši, igauņi, to viņi bija organizējuši. Mēs to laiku, to darīja tauta, tā. Tie tādi daži fragmenti, kas man ļoti mīļi palikuši atmiņā. Un tad pašās beigās Ilza Stranga arī, kas televīzijas žurnālisti, jau bija labi pazīstama kopš Ziedoņa koku atbrīvotāju grupas. Un parādās Ilza tur mūs tajā bariņā, un viņa ir tautas stērpā pilnā. Man nebija pilns tautas stērps, man bija tāds salasīts. Un es viņai saku, Ilze, no kura ansambļa tu esi? Un ko viņa man atbildēja? Viņa man atbildēja, Māra, es neesmu ne no viena ansambļa, es esmu no tautas. No savas tautas, jā. Milzīgs paldies Māram. Milzīgs paldies. Nē, bija tāds prieks, jā. Man arī bija prieks atcerēties. Tāds prieks satikt un dzirdēt to visu. Un to, man liekas, ka katrs klausoties izdzīvoja to savu stāstu, arī dziesmas stāstu. Vai ne, Ilga? Katrs jau droši mazliet savādāk, leņķī redzēja, vai. Bet tā, man bija tādas tās, ja es biju pašā viducī tajā murskulī.